Sveicināti, dārgie skatītāji! Labdien! Turpmāk mēs, raidījuma vadītāji Viktors un Anna, iepazīstināsim jūs ar Latvijā esošajiem uzņēmumiem un iestādēm. Ar to attīstību, pakalpojumiem un produktiem. Pavasars tuvojas acīm redzami. Dienas kļūst garākas, saulīt spīd ilgāk, un pavisam drīz parādīsies zaļa zālīte, un ganībās mēs ieraudzīsim mūsu brūneļus. Par to nākamajā sižetā. SIA Anrete ir dibināta 2011. gadā, un galvenais darbības virziens ir dāņu kompānijas SA Kristensens laukšanas iekārtas. Viņu piedāvājums Latvijas tirgumu rezerves daļas servisa apkopes. Mēs izplatām dāņu firmas Novadan mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kas tieši vislabāk noder priekš saka iekārtām. Un tā tad ir piena iekārtu mazgāšanas līdzekļi, un šie ir tesmeņu apkopšanas līdzekļi. Mēs piedāvājam dāņu firmas Ako elektriskos ganus un to aprīkojumu, auklas, lentas, stieples. Gani ir ļoti dažādi, ir ar akumulatoriem, ir no strāvas barojoši un arī ar saules baterijām. Sortimentā silis un barotavas putniem, lielopiem un zirgiem. Piedāvājam arī veterināros instrumentus priekš dzīvnieku pedikīru. SIA Anrete piedāvā dažāda veida aprīkojumu mājai, dārzam, darbnīcai. Šajā grupā visvairāk ietilpst visādi veidi sūkņi, ģeneratori, darba rīki, instrumenti gan garažai, gan darbnīcai, gan dārzam. Firma Matrix ir izstrādājusi jaunu instrumentu, kas ir leņķa slīpmašīna ar diskiem, kas griežās pretējos virzienos, kas nodrošina iespēju griezt dažādu veidu materiālus bez dzirkstelēm. Nelielās saimniecībās ļoti populāri ir japāņu mini-traktori, kurus izmanto zemes frēzēšanai, zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai. Īpašais jaunums ir tas, šeit jūs redzat parastos tradicionālos laukšanas aparātu ar šāda veida apaļām pupugumijām, bet firma Milkrite ir izstrādājusi revolūciju šī jomā un ir izveidojusi 3 stūra veida pupugumiju, kas ir interesanti ar to, ka laukšanas laikā un masāžas laikā galvenokārt šī gumija saspiežoties, netiek traumēts piena kanāls un turpinās slaukšana. Gotiņi tiek izslaukti ātrāk un mazāk slimo. Lauksaimnieki laipni gaidīti SIA Anrete veikalā Ciemugā. Vai tev, Anna, kādreiz ir gadījies doties uz mežu sēņot vai jogot? Jā, Viktor. Un kas tev bija rokās? Groziņš. Nu, kā viņš bija veidots? Nebija iedomājusies, varbūt uzzināsi. Varbūt, ka es zinu arī, bet atceroties vecās labās latviešu tradīcijas, paskatīsimies nākošo sižetu. Lai tiktu pie groziņa, mēbeles vai cita pinuma no kārklu klūgām, ir garš ceļš ejams. Viss sākas ar kārklu audzēšanu. Stādam vagās kā kartupeļus. Pirmos 2 gadus čakli ravējam. Stādījums izmantojams 30 gadus. Grozam tiek izmantoti viengadīgie dzinumi. Ziema ir materiāla sagatavošanas laiks. Sagatavošanas process ir nogriezt kārklus, sašķirot pēc garumiem, vārīt, nomizot, jau nomizotās klūgas sašķirot pēc diametra. Tad kārtīgi izžāvējam un materiāls ir gatavs visai sezonai. Vienam pinējam darba sezonai ir nepieciešamas 240 000 klūgas. Kad ir zināms, kas tiks uzpīts, tiek atlasītas klūgas, kuras tiek izmērcētas. Mēs varam arī salabot dažādus senos pinumus. Var redzēt, kā top stenda gros veikalam, malkas gros paplātīti. Mūsu saloniņā ir liela pinumu daudzveidība. Mēs piedāvājam jau gatavus darbus, kā arī pie mums var pasūtīt darbus pēc individuāliem izmēriem un formām. Patreiz piedāvājam moderno tumšo klūgu pinumus, kas iegūtas dabīgā ceļā.
Lielā cieņā ir arī darbi no nemizotām klūgām. Mūsu veidotie pinumi labi iederas jebkurā interjerā. Ūdentiņas, akmentiņas piedzīvoja saules mūžu. Un kad akmens nonāk prasmīga amatnieka rokās, tas atklāja bezgalīgu daudzveidību un krāšņumu. Modras Bērziņš ir akmeņkalis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Meistara prasmīgajās rokās akmens iegūst jaunu veidolu. Akmens kā materiāls ir viens no ilglaicīgākajiem un kalpo gadsimtiem ilgi. Akmens apstrāde ir smags un darbietilpīgs process, kas prasa lielu meistara pieredzi un zināšanas. No sākuma ar mazumiņu tā sākās ar kapu apmalēm, tad pamazām jau nopirka akmens zāģi, tad freizi un citus jau sarežģītākus apstrādes instrumentus. Pagājušajā gadā tika iegādāta CNC akmens griešanas iekārta, kur akmeni griež ar trosas palīdzību. Tur var izgriezt jau arī karnīzes, kāpnes, kolonas, ļoti sarežģītas detaļas. Mūsu uzņēmums saucās Modru Bērziņu pieminekļa darbnīca Sijā akmens raksti. Nodarbojamies mēs ar granīta izstrādājumiem, galvenokārt ar kapu pieminekļiem, bet arī tiek izgatavoti dārzam dažādi galdi, solis, trūklakas, kā arī citi dizaina elementi. Lielākā daļa ir Latvijas laukakmens un tiek izgatavots arī no Somijas, Karēlijas, Ukrainas, daļēji arī no Ķīnas granīta. Diezgan liela daļa arī interesē Latvijas laukakmeņi, bet ir arī, kam pārsvarā interesē arī kaut kādi ārzemju granīta izstrādājumi. Somijas Aurora ļoti skaists akmens, ir arī Karēlijas akmens pieprasīts. Kādi akmens izstrādājumi tiek visbiežāk pasūtīti? Lielākoties jau ir saistīts ar kapu darbiem, akmens izgatavošanu, bet arī diezgan daudz arī dārzam un dažādi dizaina elementi. Arī kamīniem atsevišķas detaļas tiek taisītas. Ja jūs ir ieinteresējis mūsu piedāvājums, gaidīsim jūs mūsu uzņēmumā Modra Bērziņa pieminekļa darbnīca Sijā akmens raksti. Viktor, tu nevari iedomāties, kur es vakar biju? Solārijā. Nē, bet tu un skatītāji to jau redzēs nākamajā sižetā. Sijā turbomeistars nodarbojas ar turbīnu remontu, vieglajiem automobiļiem, smagajiem un komerctehnikai, stacionāriem dzinējiem, kuģiem, nelieliem, jebkurā ražotājā. Klients var sazvanīties ar mums, atsevišķi piesakot remontu, vai arī atbraukt uzreiz, atvedot noņemtu agregātu, un mēs pieņemam remontā. Vai mēs salabojam viņu uzreiz, ja visas nepieciešamas detaļas ir uz vietas, vai mēs piesūtam klāt rezerves daļas, un tad veicam remontu. Pirmais no 4 posmiem, tad, kad agregāts nonāk pie mums, mēs to agregātu izjaucam, defektējam, nosakot rezerves daļas, kas ir jāmaina. Otrajā posmā notiek detaļu tīrīšana ar smilšu strūklu, lai redzētu vismazākos defektus. Notiek tāmes sastādīšana un saskaņošana ar klientu. Trešajā posmā agregāts tiek salikts ar jaunām rezerves daļām un tiek balansēts uz stenda. Uz balansēšanas stenda agregāts tiek balansēts jau gandrīz pilnībā saliktā veidā. Pēc iespējas vairāk imitējot darbību uz motora. Un pēdējais 4. posms, kad mēs gatavu agregātu atdodam klientam. No kurienes turbomeistars saņem rezerves daļas? Pārsvarā tie ir lielie ražotāji, turbīnu ražotāji, oriģinālās rezerves daļas. Tas ir Garets, Burgforners, Švicer, Holset. Tie ražotāji, kas ražo tas turbīnas, tie arī detaļas sagādā. Ar ko turbomeistars atšķirs no citiem servisiem? Visi darbinieki ir izgājuši speciālo apmācību un speciāliem kursiem, ir braukuši, kas kursus organizēja ražotāju rūpnīcas, kā arī servisa iekārtas visas ir certificētas un ražotāju rūpnīcu ieteiktas, lai salabotos agregātus. Iekšēji garantijas talons. Katram klientam pieeja ir individuāla, kā viņš izvēlās tos maksājumu formas, un cik ātros termiņos viņam vajag. Vienam vajag steidzīgi, vienam nevajag steidzīgi. Līgu komplekts.
jūsu gatavs agregāts. Cenas mēģinām pielāgot tā, lai viņas neaug lielākas un lielākas, jā, bet, teiksim, jo lielāks remonts ir vajadzīgs, jo lielākā atlaide klientam tiek sniegta, lai viņu ieinteresētu tas remonts. Lai cena būtu konkurentspējīga un arī cilvēkam vai uzņēmumam būtu interesanti turpināt sadarboties. Esat laipni gaidīti SIA Turbomeistars darba dienās no 8 līdz 5. Bukaiševo 3 Rīgā. Iepriekšējā sižetā tu iegādājies turbīnu. Kur tu viņu liki? Savā auto. Un tu nekad neesi iedomājusies par savu auto ķuningošanu? Skatāmies! Latvijas uzņēmums Bigxenon.lv piedāvā visa veida ksenona un LED apgaismojumu jūsu auto un mājai, parkošanās sistēmas, signalizācijas un video reģistrātori, aplīmēšana ar plēvi un tās tirzniecība, autoservisa pakalpojumi, mūsu adreses Tallinas iela 57C, ieeja no Aleksandra Čaka ielas, Pārdaugava, Kalnciema iela 148, tālrunis 28 88 88 39. Pavisam nesen uzzināju, ka ir tāda vieta, kur var novietot mantas, kuras nelietojam ikdienā. Un katram tiek piešķirta sava zelta atslēdziņa. Mantu uzglabāšana jaunā kvalitātē. 700 individuāli aizslēdzamas sausas tīras telpas, kur klients pats novieto savas mantas uz nenoteiktu laiku. Atslēgas būs tikai pie jums, privātpersonām un uzņēmumiem. Dažādi izmēri no 1 līdz 90 kvadrātmetriem, lai klients var izvēlēties sev vispiemērotāko boksa izmēru. Piekļūšana katru dienu no 6 līdz 22, arī brīvdienās un svētku dienās ar personīgo magnētisko piekļuves karti. Neviens nav jāinformē pirms braukšanas uz savu boksu. Drošība, video novērošana 24 stundas diennaktī. Virtuāla apsardze, mūsdienīgas piekļuves sistēmas, klimata kontrole augstajos mēnešos, ugunsdrošības sistēmas pēc Eiropas Savienības standartiem. Iebraukšana ar automašīnu, lai ērti veiktu iekraušanas un izkraušanas darbus jebkādos laika apstākļos – autokārs, ratiņi, rohlas. Ideāls risinājums sezonālajām un remonta laikā traucējošajām mantām. Biroju īre, biroji un boks atrodas vienviet. Mūsu filiālis atrodas 3 strateģiski izdevīgos Rīgas punktos – Siguldas šosejā 11, Bauskas ielā 86, Daugavgrīvas ielā 31B. Vairāk nekā 500 privātu personu un uzņēmumu jau uztic savas mantas boks noliktavām. Un nobeigumā paskatāmies uz Rīgu no augšas. Laipni lūdzam ceļotājus stilīgā un komfortablā viesnīcā Karavella, kas atrodas klusā vietā Daugavas krastā, netālu no vecpilsētas un biznesa centra. Viesnīca Karavella ir nodēvēta par godu leģendārajam būru kuģim, kas pirmais šķērsoja Atlantijas okeānu. Jūsu rīcībā ir 76 komfortabli un mājīgi numuri. Katrā numurā gaisa kondicionieris, digitālā satelīta televīzija, bezvadu interneta pieslēgums, telefons ar tiešo starptautisko piekļuvi. Deluxe kategorijas numuros ir 2 istabas – dzīvojamā istaba un guļamistaba. Numurs būs ērti ģimenēm ar bērniem un viesiem, kas dod priekšroku komfortam. Jūs varat ērti iekārtoties viesnīcas hallē un nobaudīt tasi kafijas, bet siltos vasaras vakaros brīvo laiku varat vadīt vasaras kafejnīcā. Jūsu rīcībā 2 nelielas konferenču zāles ar mājīgu telpu kafijas pauzēm un atklāto terasi, kur konferenču pārtraukumos varēsiet atpūsties. Bezmaksas autostāvvieta mūsu viesu automašīnām. Nonākot viesnīcas 12. stāvā restorānā Kolombo, jūs varat baudīt neparastos Rīgas skatus, patīkamu mūziku un lielisku virtuvi. Restorāns Kolombo, kas atrodas viesnīcā Karavella, piedāvā brokastis, piedāvā biznesa lanču, piedāvā arī, protams, à la carte. Mēs piedāvājam mūsu klientiem produkciju no vietējiem ražotājiem, izmantojam arī ārzemju ražotājus, bet uzsvaru tomēr liekam uz vietējiem ražotājiem. Un
Mūsu ēdienkartē jebkurš klients var atrast sev piemērotu ēdienu. Mēs piedāvājam internacionālu ēdienkarti, bet tai pašā laikā ārzemju viesiem, kas ir mūsu potenciālie viesi ikdienā, mēs piedāvājam arī latviešu virtuvi. Mūsu viesiem mēs piedāvājam ne tikai īpašu ēdienu, mēs arī piedāvājam īpašu skatu uz Vecrīgu, uz Ostu un uz Daugavu. Restorāns nosaukts par godu slavenajam jūras braucējam Kristoferam Kolumbam, kurš pirmais šķērsoja Atlantijas okeānu, atklāja Ameriku un uz Eiropu atveda kartupeļus, čili piparus, garšvielas, tabaku un citus neredzētus dārzeņus un augļus. Mīļie viesi, būsiet laipni gaidīti viesnīcas Karavāli restorānā Kolumbo. Šoreiz mēs jums sakām paldies un uz redzēšanos, bet nākamajā raidījumā pievērsīsimies tādām tēmām kā izglītība, skaistumkopšana un hobiji. Atā! Kādus ķermeņa kopšanas procedūras piedāvā studijā Lestetīk? Pirmā procedūra bija intensīva pulsējošā gaisma. Mēs veicām fotoepilāciju. Tātad fotoepilācija ir nesāpīga, ir jāveic ik pēc 2 nedēļām. Vidēji kurs ir 5 reizes. Un matiņi, tātad matu folikuls tiek iznīcināts ar gaismas palīdzību. Latvijas Nomas federācijai šogad decembra mēnesī paliek 50 gadi. Šai sakarā Starptautiskā Nomas federācija ir uzticējusi sarīkot Rīgā 5. atklāto Eiropas čempionātu.